Šalom un laipni lūdzam atpakaļ Izrēlā kopā ar Alīni. Šodien mēs iepazīsimies tuvāk ar vienu no 12 Izrēla ciltīm – Levija cilti. Mēs iepazīsim viņa tradīcijas un praksi jau no Bībeles laikiem līdz pat mūsdienām. Un mēs piedalīsimies unikālā pasākumā pasaulē, kas pulcē tūkstošiem Levija cilts pēcteču. Mēs burtiski redzēsim, kas viņi ir līdz pat mūsdienām. Tātad, ja jūs esat gatavi, sāksim! Mēs tagad atrodamies pie Damaskas vārtiem, un mēs kopā ieiesim Jeruzalemes vecpilsētā, kur šodien notiks mūsu lielais pasākums. Tātad, ejam! Sāksim ar to, kas ir Izrēla 12 ciltis. Stāsts sākas ar mūsu patriarhiem – Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu. Jēkabs būs 12 dēlu tēvs. Jūs varat redzēt viņu vārdus uzrakstītus šeit, un katrs no viņiem kļūs par vienas no ciltīm aizsācēju. Vienīgais izņēmums būs Jāzepa cilts, kas sadalīsies divās ciltīs, kuras sauks par Manasi un Efraimu. Bet šodien mēs koncentrēsimies uz Levija cilti un viņa pēcnācējiem Levītiem. Levijs bija 3. Jēkaba un Lijas dēls, un viņa pēcnācēji izveidos cilti, kas atšķirsies no visām pārējām ciltīm. Jo viņi tiks izvēlēti, lai kalpotu Dievam un būtu priesteri visai Izraēla tautai. Un, kad beidzas verdzība Ēģiptē, visticamāk, Izraēla tauta varēs atgriezties un atgūt apsolīto zemi. Un zeme tiks sadalīta starp 12 ciltīm. Tomēr tieši Levija cilts, tā kā viņi ir tik atšķirīgi, nesaņems zemi mantojumā. Kāpēc? Jo pati Bībele mums saka, ka Dievs būs viņu mantojums. Tomēr Levija ciltī Mūzus nedeva mantojumu. Kungs, Izraēla Dievs, ir viņu mantojums, kā viņš jau bija viņiem teicis. Viņi gan saņēma 6 pilsētas, kas bija izkaisītas, un tās ir Golāna, Ramota, Becera, Kedeša, Šehema un Hebrona. Un tieši tāpēc viņi bija tik izkaisīti un nesaņēma zemes, jo viņiem bija jākalpo Dievam un jāveic kalpošana visām Izraēla ciltīm. Tāpēc viņiem bija jābūt starp 12 ciltīm. Un viņiem nevajadzēja nodarboties ar lauksaimniecību kā pārējiem. Tad kā viņi sevi uzturēja? Viņi tika uzturēti no 10. tiesas, kā tas ir rakstīts 4. Mūzes grāmatā. Tu arī runāsi ar levītiem un teiksi viņiem, kad jūs saņemsiet 10. tiesu no Izraēla bērniem, ko es jums esmu devis kā jūsu mantojumu. Kad tauta iziet no verdzības Ēģiptē, viņi uzceļ tabernakulu, kas ir sava veida pārvietojams templis, un tajā atradās derības šķirsts, bet tajā likuma plāksnes. Un šīs tabernakuls pavada Izraēla tautu 40 gadus tuksnesī, un vēlāk arī viņi ieiet apsolītajā zemē, un vēlāk beidzot tiks uzcelts Jeruzalemes templis, kas pastāvēs vairāk nekā 1000 gadus. Un levīti būs tie, kas cels tabernakulu un templi, kā arī rūpēsies par to uzturēšanu. Viņi arī kalpos kā šīs vietas sargi, dziedās psalmus, un viņiem būs arī darbi ārpus Jeruzalemes tempļa. Piemēram, viņi būs tiesneši un skolotāji. Un tie, kas piederēja Levija ciltī, bija pats Mūzus un galvenokārt viņa brālis Ārons. Ārons tiks izvēlēts par pirmo Izraēla tautas priesteri, un tāpēc mēs viņu pazīstam ebreju valodā kā Āronu ha-Kohen. Kohens nozīmē priesteris. Un judaismā priesterība ir iedzimta. Tāpēc Ārona dēli, mazdēli, mazmazdēli un tā tālāk būs tautas priesteri. Un tāpēc viņus līdz pat mūsdienām sauc par koheniem, par priesteriem.
Svarīgi ir tas, ka Ārons nav pirmais priesteris pasaulē. Pirms viņa bija arī citi priesteri. Viens no slavenākajiem ir Melhisedeks. Bet mums jāatcerās, ka Ārons ir pirmais Izraēla tautas priesteris īstajā nozīmē. Tātad mums ir Levija cilts, un šīs cilts ietveros ir īpaša ģimene, Kohenu ģimene, kas ir īstie priesteri un ir Ārona Mūzus brāļa pēcnācēji. Un viņi veica galvenos tempļa pienākumus, piemēram, dzīvnieku upurēšanu, kas mūsdienās vairs nepastāv. Viņiem bija īpašs apģērbs, kā jūs varat redzēt, un šīs ģimenes ietveros tika izvēlēts augstais priesteris, un šeit ir viņa drēbes. Neskatoties uz to, ka pastāvēja dalījums ciltīs, visi piederēja vienai tautai, un ik viens varēja arī precēties no vienas cilts ar citas cilts pārstāvi. Un kā tad ir šādā gadījumā? Vienmēr paliek vīra tēva pusē. Piemēram, ja sieviete no Levija cilts apprecētos ar vīrieti no Jūdas cilts, viņa tiktu uzskatīta par Jūdas cilts locekli. Dāvida un Salamana valdīšanas laikā Ārona ģimene bija kļuvusi ļoti liela, tāpēc tā tika sadalīta 24 grupās, 24 klanos. Un viņi bija ļoti labi organizēti, jo katrs zināja, kurās nedēļās viņiem jākalpo Jeruzālemes templī. Izņemot lielos Bībeles svētkus, jo lielo svētku laikā, piemēram, šonedēļ, kas ir Sukota nedēļa, visi sapulcējās un kalpoja kopā šeit Jeruzālemē. Bet viss mainīsies 70. gadā pēc Kristus, kad romieši iznīcinās Jeruzālemes templi. Un tas būs šoks un trauma visai Izraēlas tautai, bet īpaši levītiem un kohaniem, kuri tagad zaudēs daļu savu pienākumu, savus galvenos pienākumus, bet ne visus. Un beidzot ir pienācis laiks runāt par levītiem un kohaniem mūsdienās. Līdz pat mūsdienām mēs zinām, kas ir šīs ģimenes, un viņiem ir atšķirīgas tiesības un pienākumi nekā pārējai Izraēlas tautai. Un jautājums, kas neliek mieru. Kā mēs joprojām zinām, kas ir šīs ģimenes? Pat pēc 2000 gadu, kad Jeruzālemes templis tiek iznīcināts un nodedzināts, tīstokļi un liela daļa rakstu, kas atradās templī, tiks iznīcināti. Bet bija arī kopijas citās vietās, šeit Jūdejā, Galilejā un pat ārpus Izraēlas. Viena no šīm kopijām tika atrasta pat Jemenā, ar sarakstu par 24 kohenu grupām un to, kur katrs no tiem dzīvoja. Turklāt koheni un levīti tiek izcelti daudzos veidos ebreju kopienu ikdienā. Piemēram, kapos. Mana mātes vectēva, kurš ir kohens, kapa vietā būs šis simbols. Roku simbols ir kohenu dzimtas simbols. Tas pats, ja viņš būtu levīts, būtu uzrakstīts, ka viņš ir levīts. Laulības apliecībās būs skaidri norādīts, kurš ir levīts, kurš ir kohens un kurš pieder pārējai Izraēlas tautai. Un šie certifikāti ir obligāti. Tātad es varu sameklēt savu certifikātu vai savu vecāku certifikātu, vecvecāku certifikātu un tā tālāk. Līdz pat mūsdienām publiski lasa Toru no pergamenta ruļļiem katru pirmdienu, ceturtdienu un sestdienu. Un cilvēki tiek aicināti pie kanceles, lai lasītu draudzei. Pirmais, kuru aicina, vienmēr būs kohēns, priesteris. Pēc tam tas būs levīts, un pēc tam arī pārējie draudzes locekļi tiek aicināti piedalīties. Tas nozīmē, ka, ja tu ej uz sinagogu, ja tu apmeklē sinagogu, tu ļoti labi zini, kas ir kohēni, kas ir levīti un kas ir pārējie draudzes locekļi.
Tas nozīmē, ka ne tikai cilvēki paši zina, pie kuras ģimenes viņi pieder, bet arī pārējie draudzes locekļi zina viens par otru. Mūsdienās tiek lēsts, ka ir 600 000 levītu. Protams, kopā ar levītiem un kohēniem. Un tas veido 4% no pasaules ebreju iedzīvotāju skaita. Un iespaidīga lieta, ko izdarīja ar daļu no šiem 600 000 cilvēku, bija ģenētiskie testi. Un tādējādi var nedaudz labāk pārbaudīt viņu izcelsmi. Tagad iepazīsimies ar dažiem no šiem cilvēkiem un pētījumiem. Koena tituls un pienākumi tiek nodoti no tēva viņa dēliem. Un tāpat tiek nodots arī Y-chromosoms. Un tas nozīmē, ka mums ir ģenētisks veids, kā analizēt šīs ģimenes izcelsmi. Pētījumā tika ņemta Kohenu DNS no dažādām pasaules vietām, un tika konstatēts, ka lielākajai daļai no viņiem Y-chromosomā ir 7 neparasti ģenētiskie marķieri. Un tas pierāda, ka viņiem ir viens vai vairāki kopīgi senči. Un kā mēs zinām no Bībeles, Bībele mums saka, ka šis kopīgais sencis bija Ārons, Kohens Ārons, Mūzes brālis. Un tagad es esmu ļoti satraukta un ļoti aizkustināta, jo mēs dodamies uz Birkat HaKohanim, uz Ārona svētību, uz priesteru svētību. Vai jūs atceraties, ka mēs runājām par to, ka lielo svētku laikā, tostarp Sukota svētkos, priesteri sapulcējās Jeruzalemē? Tas joprojām notiek katru gadu Sukota svētkos. Tūkstošiem levītu un kohenu pēcteču nāk šeit uz Jeruzalemi. Un viņi kopā izpilda Ārona svētību no 4. Mūzes grāmatas. Tā pati lūgšana, ko viņi veica pirms 3000 gadu 1. Jeruzalemes templī un arī 2. Jeruzalemes templī. Mēs burtiski redzēsim dzīvu Bībeles vēstures daļu, kas joprojām notiek. Tagad mēs personīgi redzēsim levītus un kohanimus. Ejam! Šī svētība tika veikta Jeruzalemes templī. Bet tā kā templis tika iznīcināts, kur šī svētība tiek veikta mūsdienās? Tā tiek veikta Raudu mūrī, kas ir daļa, kas saglabājusies no 2. tempļa. Pirms mēs dodamies uz Raudu mūri, es gribu jums ātri kaut ko parādīt. Paskatieties šeit aiz manis uz šo būdiņu, vai kā mēs to saucam ebreju valodā, sukā. Tā ir daļa no Bībeles svētkiem, Sukota svinībām. Šie ir vieni no 7 galvenajiem Bībeles svētkiem, un tie ilgst 7 dienas. Un tie atgādina 40 gadus, ko Izraēla tauta pavadīja tuksnesī. Pirms lūgšanām tiek veikta tradicionāla roku mazgāšana. Šeit mēs varam redzēt dažus cilvēkus, kas jau gatavojas. Un dažreiz arī levīti nāk mazgāt kohenu rokas, tāpat kā tas bija paša tempļa laikā. Raudu mūris ir sadalīts starp vīriešiem un sievietēm. Šodien mēs apskatīsim vīrieša pusi, jo tieši vīrieši, kohēni un levīti veic visu sagatavošanos un ceremoniju. Un jau tagad šeit ir sapulcējušies tūkstošiem no viņiem, un pēc dažām minūtēm viņi jau sāks Ārona svētību. Allah
Un šeit pie Raudu mūra, kas ir daļa no Jeruzalemes tempļa, es vēlos no jums atvadīties. Atgādinu jums abonēt šo kanālu, un mēs tiksimies nākamreiz.